tie padomi, bet, piemēram, vienmēr ir aktuāli kaut kā tādu jautājumu par aktualitātēm, teoloģiju vai ko, kurus mēs varam ņemt tā sistemātiski. Tas būtu viens, bet man bija divi ieteikumi. Viens ir, ka mēs ņemtu Jēzus līdzības atkal. Mēs neesam nekad viņas ņēmuši, mēs esam atsevišķi līdzības ņēmuši, bet ja mēs ņem tādā kaut kādā secībā, kā es izdomātu, Jēzus līdzības vēlreiz skatīt no jauna, viņas nekad tādā ziņā nenoveco. Un šovakar es vienu no tām ar jums pārlasīšu. Bet otrs ir, ko es darīju sen atpakaļ, ir, kam bija tāda interese, bija atklāsums grāmata. Iziet kaut kādā rakursā. Es nezinu, kad es pēdējo reizi, kāds vairākas gadus atpakaļ, mēs to esam tā skatījuši. Tie divi mani pārdomu augļi. Bet tie nav vienīgie, un es tā labprāt uzklausītu jūs. Tēmas, es pagājuši, kad nebija, bet tēmas sanāk bija, ka mēs gājām tā katru reizi kaut kā tēmu. Mēs sarakstījām uz tāfāt sev laicīgi, cik mums tās tēmas būs kādas. Jā. Jūs atceratoties? Es nevaru atcerēties, kā mēs to darījām, bet... Par ļaunums, tur ciešanas, mīlestība, viss, kas bija. Tas ir viens. Un tad ir šie otri divi. Es labprāt par līdzību. Neesmu dzirdējis tā. Neesam gājuši tā. Par līdzībām? Es Jā? Atklāsuma grāmatas atceros, kad es gadu negāju, tas bija gadu apakaļ, jūs mēs gājām. Gadu apakaļ nebija sen. Nebija, tas bija vairāk. Pusotru, bet bija. Es gadu neesmu. Es domāju, ka 3-4 gadu apakaļ, jā. To gadu varētu. Tev liekas, nesenāk. Tu gribējāt, tas mēs, ja? Nē, es saku, uz 12. gadu varētu, tad būs ažiotāži. Uz 12 gadu? Jā. Es biju domājis, ka varbūt jāgatavojas uz 12 gadu. Labi, tad esam viensprāts, ka mēs līdzim, un tad es varbūt izstrādāšu kaut kā tādu, lai man pašam būtu pieturspunkts, un ko mēs darītu. Tad šovakar ņemsim vienu no šīm līdzībām. Tā nav tikai šāda un tāda, bet tā ir grāmatā, kur ļoti maz līdzību, ļoti maz vispār tādu mācību gabalu evaņģēlijos, un tas ir Marka evaņģēlijā. Un Marka evaņģēlijā 4. nodaļa ir tā, kur pirmo reizi ir viena gara līdzība, kas visus ievada, un tad viņam ir tāds īsāks šajā nodaļā, kas turpinājās, bet tā ir tāda izvērsta līdzība, ļoti pazīstama, un varbūt jūs pat drusku tā, jūs tā uzreiz uzšķirsiet drusku tāds maz žāviens nonāks, ka bet mēs jau to zinām, kas tur ko, kas tur īpaši, ko vēlreiz skatīt. Un es gribētu tāpēc tieši tā varbūt paskatīties, ka tur ir aspekti, par kuriem es īpaši gribētu runāt, kas nav tik viennozīmīgs, saprotam un skaidri. Nav nekas grūts, ir tikai nesaprotams. Un tas ir tātad 42. lapspusē ir šī 4. nodaļa Marka evaņģēlijā. Varbūt pāris vārdus ievadam. Vispirms par līdzībām kā tādām. Līdzības, tas vārds parabolē, grieķu valodā ir patiesībā
pārklāja milzu plašu spektru. Tā var būt gudrības vārds, tas var būt kāds salīdzinājums, tas var būt, ko mēs parasti tā saprotam ar līdzību, mazs stāstiņš. Un tā tālāk. Tā kā, kad runa par līdzībām, mēs jau varam visur saskatīt līdzības ar šo vārdu parabolē apzīmējumu. Bet, mēs turēsimies varbūt pie tām līdzībām, kas ir tieši tās, kuras mēs vislabāk pazīstam. Tie tādi salīdzinājumu stāstiņi ar kaut kādu domu. Tas viens, kas visparastāk tiek teikt par līdzībām, ir, ka viņām, un ar to bija ļoti slavens viens bībeles pētnieks, vācietis Johims Jeremijas, kas pieteica, ka visām līdzībām ir tikai viena doma, viens centrs, viens fokus. Un līdzība nav līdzība, ja viņai ir tādi vairāk salīdzinājumi. Tad tā ir alegorija. Un, ja piemēram, alegorija būtu tāda, valsts ir tā kā cilvēks. Un tad sāc uzskaitīt visu, kas cilvēkam ir galva, ir ausis, ir mute, ir rokas, ir kājas. Un pielīdzina katru no šīm tēla atribūtiem kā kaut kādas rādītāji uz sabiedrības kādu funkciju. Kājas un transports, mute un mēdī, galva un vadība vai karāls un tā tālāk. Tā ir alegorija. Un šis Johims Jeremijas apgalvoja, ka līdzības tādas nav, ka viņam ir tikai viena doma. Tā liekas, ka viņam ir taisnība. Bet tā līdzība, ko mēs lasīsim šovakar, ir taisnība tāda, kas druski izkāp ārā no tās schēmas, jo viņai nāk līdz paskaidrojums, un tas ir tā kā salīdzinājums, kur viņš saka, redz, runa par sēšanu un par sēklu, un redz, kāds zemes te ir, un labā zeme ir tas, un sliktā zeme ir tāda, un ērkšķi tas, un ceļmali ir tāda, un tā tālāk, it kā būtu tāda alegorija. Tāpēc te drusku tāda neskaidrība. Bet citādi, visumā Jeremijas ir taisnība, ka līdzībām ir tikai viena doma, kas ir centrā. Un man jāsaka, ka es arī gribēšu jums šovakar pateikt, ka arī varbūt šai līdzībai ir tikai viena doma, nevis šie mazie salīdzinājumi, ceļš un ceļmalu un putnu un sātans un akmeņāji un saklie bez saknes cilvēku un tā tālāk. Bet ka te ir kaut kāda cita doma, un es pie tā atgriezīšos. Tad vēl viena varbūt ievadama lieta, un tad mēs ķersimies pie šīs 4. nodaļas. Marka evaņģēlijs ir, lai jums atkal būtu tas atgādinājums, tagad gandrīz universāli pieņemts, ka tas bija pirmais Jēzus dzīves stāsts, kas tika uzrakstīts, un ka pārējie evaņģēlijs, kas mums ir Matejs, Lukas un Jānis, varbūt ne Jānis tik ļoti, bet arī ir visumā no viņa pārņēmuši viņa schēmu un tikai to papildinājuši. Un tā tad būtu Marka, kurš būtu pirmais rakstījis, un tad nāk Matejs, un beidzot nāk Lūkas, kam ir priekšā gan Marks, gan Matejs, un viņš tad izveido savu 3. evaņģēliju. Un šī schēma ir ļoti ticama. Vācu pētnieki arī grib teikt, ka vēl pirms Marka ir vēl viens
dokuments, kas saucās Q, no vācu valodas Quelle, kas nozīmē avots. Un ka ir vēl viens kaut kāds avot dokuments, no kura tad ir ņēmuši vairāk. Es personīgi domāju, ka tas ir 11, bet šai ziņā es esmu tikai viens no nedaudziem. Visa lielā akadēmiskā pasaule visur rakst un stāst par Q, it kā viņi visi zinātu, kas tas ir. Es domāju, tāds Q vispār nav vajadzīgs, un tam nav nekādas būtiskas pienesums, un mums tas neko nepaskaidro, un es domāju, ka tā ir tāda vācu zinātnieku fantāzija. Bet tā ir ļoti populāra, es tikai to jums saku, jo jūs dažreiz lasīsiet grāmatas, un tur būs šis Q pieminēts. Tātad Marks ir pirmais, kas ir uzrakstījis Jēzus stāstu, un jums jāiedomājas, tas pirmais, kas uzrakst, viņam jau jāsaprot, kas tad ir tas Jēzus, kas ir bijis tas, kas ir bijis tas svarīgākais viņam. Un ja mēs skatāmies uz Marku, tad ir kaut kas ļoti interesants. Ne viņa mācība, ne tas, ko viņš teica, arī ne īpaši tas, ko viņš darīja, bet tas, ka viņš nomira un augšām cēlās. Viss. Pārējais viss tikai tāds papildinājums mazs. Viss virzās uz šo notikumu, ka Jēzus ir krustā sists un augšām celts. Un pat augšām celšanās Marka evaņģelijā ļoti dīvaini aprakstīta. Tā kā ir interesanti, viņš ir izveidojis šo schēmu, kas ir patiesībā viss par Jēzus ceļu uz krustu. Un tikai maziem iespraudumiem par viņu mācību. Un šis viens no retajiem mācības gabaliem, kas mums ir šeit Marka evaņģēlijā. Un tāpēc tas ir tāds ļoti redzams un uzkrītošs. Nav tā, kā jūs iedomājaties, līdzības ir pa labu un pa kreisi un viss pilns ar Jēzus mācībām. Un tāda nav. Marka evaņģēlijā tur ir ļoti skopi, ļoti maz. Un šis ir viens no uzkrītošākajiem un garākajiem gabaliem vispār, ko Jēzus kaut ko māca. Un tāpēc mēs redzam, ko tie citi evaņģelisti darījuši. Viņi teikuši, pagaid, kas trūkst Markam? Viņam trūkst sākums, kā te Jēzus piedzima. Un viņam nav tik labs beigas, kas tad notika ar to augšām celšanos. Un vai tad nav svarīgi, ko Jēzus mācīja? Un tad viņi tā ir, mēs redzam, kā viņi ir papildinājuši un izvērstāk rādījuši, ko Jēzus ir mācījis un tā tālāk. Bet Markam ir cak. Tas fakts ir, ka viņa paša tauta viņu nonāvēja. Un mēs varbūt iziesim ārā vēlāk no mūsu līdzības schēmu. Ja jums interesē, mums jāpadomā, kāpēc kas tas ir tik būtisks? Kāpēc tas ir tāds šoks un vērā ņemams fakts, ka Jēzus ir krustā sists, ka viņš ir nogalināts, ka cilvēki pret viņu novērsās. Labi, tas ir tā, viss tā, lai mēs drusku saprastu un neķertos tūlīt pie tā teksta, bet lai būtu sapratni, ka mēs šeit ar 4. nodaļu skatāmies kaut ko ļoti neparastu Marka evaņģēlijā. Tas ir vien pamatīgi mācību gabalu. Un varbūt tad izlasīsim šo 4. nodaļu, un tad mēs kopīgi pārdomāsim un pārunāsim. Un tā. Un kā vienmēr es jums iesaku, jums ir jāsāk vienmēr savas pārdomas ar to, kas ir šeit visgrūtāk saprotams. Nesāciet ar to, kas ir viegli saprotams, jo tas parasti mums novedīs no ceļa, tas nav viegli saprotams. Ja mēs sapratīsim to, kas visgrūtāk saprotams, tad mēs varbūt sapratīsim arī to, ko mēs domājam, kas ir viegli saprotams labāk. Un tāpēc es jūs aicinu domāt par to, kas te ir visgrūtāk saprotams. Jo no vienas puses viņš jau liekas pašsaprotams, viss tāds par sēklu, sējēji,
un kas ar šo sēklu notiek. Kā mēs darām? Jūs lasīt, tā lai mums ir pašiem prieks. Palasiet kādu gabalu, varbūt Ilza, ja tu sāktu. No paša sākuma, ne? No 4. nodaļā. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras, un daudz ļaužu pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Viņš bija uz jūras, un visi ļaudis stāvēja jūras malā. Un viņš tiem daudz mācīja līdzībās, un savā mācībā uz tiem sacīja: klausaities, raugi sējējs izgāja sēju. Un notika, sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokauta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenes augļus. Un cita krita labā zemē, un nesa augļus, kas uzdīga un augtina auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un kad viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzībām. Un viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās. Kad tie redzēdami redz un nenomana, un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Un viņš uz tiem saka, jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējējs sēj vārdu, bet šie ir tie, kas ceļ malā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk Sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un kas starp ērkšķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird. Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes 30 kārtīgus, 60 kārtīgus, 100 kārtīgus. Un viņš uz tiem sacīja, vai sveci iededzina, lai to liktu apakš pūra vai zem gultas, vai ne tāpēc, lai to liek lukturī, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Ja kā ausis ir dzirdēt, tas lai dzird. Un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko jūs dzirdat, ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir dots, jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš sacīja, tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, pa priekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā. Un, kad augi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt. Un viņš sacīja, kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim, ja kādā līdzībā mēs to tēlosim. Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes. Un, kad tas ir sēts, tad tas augtin aug un top lielāks par visiem dārza augiem. Un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debesis viņi pavēnī, var likstas taisīt. Un daudzās tādās līdzībās viņš uz tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties. Bet bez līdzībām viņš uz tiem neko nerunāja. Bet saviem mācekļiem viņš visu īpaši izskaidroja. Nu labi, tur beidzās, paldies, Ilzi, ļoti skaidri izlasīts, un tas ir tur beidzās, viss tas, un tagad nākušais jau ir notikums, kur mācekļi brauc jūrā un trakojošo ūdeņu viņus biedē un Jēzus noklusina ūdeņus un tā tālāk. Bet,
šeit ir šī līdzība. Un no vienas puses mūsu piegājiens ir tāds diezgan ierasts. Mēs ņemam šai līdzībā tādu vispārinātu saturu. Mēs sakam, kas ir tā mācība? Tā mācība ir skaidrs, ir dažādi cilvēki, ir dažādi likteņi sēklai, kas iekrīt vai neiekrīt kāda cilvēka sirdī, apziņā, uztverē. Un šeit ir aprakstīts dažādi apstākļi un dažādi tipa gadījumi, kas šo likteni, šīs sēklas likteni nosaka un nobīda, tā ka tā nevar iekrist zemē un nest savu labumu. Tā tad, ja mēs tā paskatāmies ceļmalā, un putni nāca un to apēda, akmenājā, un tai nebija zemes, bet tā saule, jo tai nav saknes, to kaltēja. Starp ērkšķiem, un ērkšķi nomāca, un tad bija labā zemē, un uzdīga 30 kārtīgi, 60 kārtīgi un 100 kārtīgi. Un mēs redzam, ka mācekļi kaut kā, kas mums liekas tik, tik acīm redzams, tik saprotams, īsti nesaprata. Un viņi prasīja, ko tas nozīmē. Un Jēzus 11. pantā un 10. pantā viņi prasīja par līdzībām, varbūt ne par šo līdzību vien, bet par līdzībām. Un Jēzus 10. atbild, jums ir dots dzirdēt. Un tad viņš saka, 13. Ko te jūs šo vienkāršo līdzību nesaprotat, kā te jūs sapratīsiet daudz citu un vispārējo, kas mums jāsaka. Un tad sējais sēj vārdu. Mēs varam jautāt, kas tas sējais ir. Parasti citās evaņģēlijos un arī šeit vēlāk Markam, kur vēl parādās līdzības, ievads parasti ir debesu valstība līdzinās sējējam, bet šeit tas tā nav. Bet debesu valstība vienmēr nozīmē Dievs. Jūs varat tikpat labi tur ierakstīt vārdu Dievs. Debesu valstība ir tāds veids, kā izvairīties nelietot vārdu Dievs, kā jūdeismā tas ir ļoti kaitinoši, ka kāds lieto vārdu Dievs, un tāpēc arī lieto tādu debesu valstību un tāds apējošs vārdus. Bet šeit tas nav, bet mēs varētu teikt sējies, un sējies te vienmēr tad būtu Dievs, ja? 14. pantā. Sējies sēja vārdu, un tad ir cilvēki dažādi ceļmalā, tie dzird, bet Sātans noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Noņem sēto vārdu. Tad tie, kas 16. pantā akmenājā, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Un kādu laiku tie ir ticīgi, bet kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tie tūdaļ apgrēkojās. Un tad ir trešie, kas starp ērkšķiem sēti, ir kas vārdu dzird, bet 19. pantā šīs pasaules rūpes un bagātības, viltība un citas kārības noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un tad ir labā zemē sētie, kas, protams, visu dzird un uzņem un nes augļus. Tā. Tik tālu mēs to visu saprotam. Un kā es saku, mums tā tendence ir, tā ir tāda rietumu
tendence visu vispārināt tādā, ņemt tādu morālu stāju. Nu, tad mēs zinām, ir dažādi cilvēki, daži dzird to, ko viņi dzird, un daži nedzird to, ko viņi dzird. Un ir dažādi iemesli, kāpēc viņi nedzird. Un mēs sākam šo alegoriju, ko es teicu iepriekš. Nu, ir tādi cilvēki, viņi dzird tā un notiek tā. Tie ir citi cilvēki, kas ir uz akmenāju, un viņiem notiek tā. Un ir tie, kas starp pēkšķiem, un tie ir cilvēki, kas notiek tā. Un mēs tad sākam tā rindot arī cilvēku stāti, kas ir, nu, ir bagātie cilvēki, ir virspusējie cilvēki. Ir cilvēki, kuriem vārds vispār neiekrīt nekur, un sātans viegli to paņem, tā kā tas putns to prom. Bet tagad, ja es jums jautātu, iedomāsim to, es jums minēju to Johim Jeremijas viedokli. Ja šeit ir tikai viena mācība, un nevis šī alegorija, dažādi salīdzinājumi. Es pie tā atgriezīšos, bet ja ir tikai viena mācība, un jūs būtu spiests tagad teikt, nu, kas tā viena mācība ir? No tā, ko mēs lasījām, vai jūs varētu kaut ko? Es tiešām negribu jūs teikt kaut kā pārbaudīt, tas ir... Vai kaut kas nāk prātā. Varbūt arī kaut kas saistīts ar to, ko es saku, skaties uz to, kas visgrūtāk šeit saprotams, un ne tas, kas ir visvieglāk. Ja būtu viena mācība, kas tā varētu būt šī tekstā? Nu, ja ir sēkla, tad mēs esam zemi. Jā, bet tad te ir tādas dažādas zemes, vai ne? Šā tā mēs esam viena zeme. Mēs esam viena zeme, kurā var izsakt sēklu. Ok, labi. Tā būtu tā mācība. Ir sēkla un dažādas viena zeme, kas ir dažādās izkārtojumos, un rezultāts ir tāds, kā viņš ir. Ne, rezultāts ir atkarīgs no mums pašiem. Rezultāts ir atkarīgs no manas paša. Zeme jau ir viena. Jā, rezultāts ir atkarīgs no manas paša. Labi. Vai tu kaut kur tekstā var dabūt atbalstu savam pārliecībai, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem? Kam ir ausi, lai dzird. Un ko tu saproti to? Te daudz. Ko? Daudz šai vārdos. Jā, labi. Nu, tāpēc, ka... Ko tas nozīmē? Vienkārši pasaka, ko tu domā, ko tas nozīmē? Jācenšas saprast šie vārdi. Jācenšas saprast. Jācenšas. Vai tas ir, ko tas teksts saka? Nu, un vēl es varu teikt, ka no šiem līdzīgum viens, no dažādas vārdus attiecas taisnība priekš mani. Ļoti pareizi. Jā, ļoti pareizi. Bet tāpēc kā Gintam, tu to saproti, kā viņš to ļoti teica. Viņš teica, tie esam mēs. Un tu saki, te ir daudz kas priekš manis. Un tu patiesībā sāc mainīt to tekstu. Tu saki, nevis, kam auss dzirdēt, lai dzird, bet lai jācenšas dzirdēt. Jācenšas dzirdēt. Bet te nav tā rakstīts. Nu, tā es saprotu. Pareizi, tu tā saproti. Un tas ir tā dabīgi, ka mēs tā saprotam. Jo tā ir mūsu vide, tā ir mūsu kultūra. Tā ir mūsu audzināšana. Un šeit ir tajās vārdos kaut kāds patiesībā šoks. Nu, vai kāds redz to šoku? Mēs parasti šoks negribam redzēt, bet te ir tāds šoks. Tu jau sāk Jēzus vārdus mocīt un locīt. Tu viņi sāk teikt to, ko viņš nesaka. Un es pilnīgi pieņemu, ka tas ir nozīmīgi, tas nav domāts, tā nav kritika, jo es daru tāpat, kā tu dari. Un tas ir pilnīgi loģiski, ko tu dari.
Bet dažreiz ir ļoti labi nedarīt to, ko mēs tā saprotam, ka tas ir priekš manis un uz mani attiecās, bet saprast šeit, ka te ir kaut kas drusku citādāks. Vai... Nē, es negribu jūs spaidīt, vai, ja jums ir kaut kas, es labprāt klausos, bet ja ne, tad es pateikšu, kas te ir. Es nezinu, man teiksim, par to zemi, man liekas, tur nav pateikts, kas būtu jādara vienīgi. Tur tā konstatēts, ka ir dažādas tās zemes, ja? Tas tā, jā. Man liekas, tad rodas sajūta, ko es tur varu mainīt, kāda tā zeme ir, tāda ir, ja? Tur netiek pateikts, kas tur, ko to darīt, ja? Vienīgi beigās teikts, un ko tu no tā secini, kas ir spējīgs kaut ko uztvert, tas, lai uztver jā, to, ko tu, jā, labi. Tas ir viens. Bet ko tu no tā secini? Nu, jo Gins savādāk sajūta. Viņš secināja, viņš negrib tik skarbi, kā tu tos ņem. Viņam, viņš ir daudz cerīgāk. Jā, man liekas, gandrīz bezcerīgi. Gandrīz bezcerīgi. Nav teikts, ka tur jāņem arklis rokā un tagad jāuzver tā zemi vai kā, ja, bet citādi... Nav teikts, nekur labojies. Jā, diezgan tā nolemtīgi, gandrīz. Bet, kāpēc tā gandrīz? Bet visu laiku es domāju, ka tur ir runa par sirdīm, ja? Tādas sirds, par to sirdi vai zemi. Bet es pastījos tālāk, ko mēs visu izlasījām, ja? Pārējos tālākos piemērus. Es tagad sāku domāt, ka visi kopā tie piemēri varbūt ir nevis pa sirdi un pa zemēm, bet runa ir pa sēklām, pa sēklu. Un? Paskaidro. Kas ir tā sēkla un kāpēc, kam jānotiek ar to sēklu, ja? Ka tai sēkai ir jāizaug. Ja? Jo visos ir par kaut kādu procesu, visos piemēros. Jā, tu ņem Joahims Jeremijas, ka viņam bija jāizskaidro šito, tas man piesauktais, ka viņam sāks, bet kas tad ir tā viena mācība šeit? Lieta, viņš teica, protams, ko jūs neredzat, te ir mācība par to, ka par spīti neveiksmei tomēr ir 30 kārtīgi, 60 kārtīgi un 100 kārtīgi. Man ir papildināt drusku. Par to seklu, ja? Man tā liekas, ka tur bija redzams, kā būs tālāk. Šita maza sekliņa sākas ticība, tik sākas viņa. Jā. Un tagad, ko mēs redzam, visa pasaulē ir pārņemta. Tik liels tāds koks. Jā. Ar dažiem zāriem, dažādiem. Jā. Un tad bija tā, ka teikts par to 2000 gadi, ka tā būs. Ka tā būs. No tā sekliņa. Izaugs. Jā. Pareizi, viss ir labi. Romans sāk vienu domu, bet viņš atkāpās un gāja uz vienu citu domu. Bet tagad paņemsim tos tekstus, kas ir tādi, ko es saku, šokējoši. Paskaties. Kam ausis dzirdēt, lai dzird. Nevis, lai mēģina labāk dzirdēt, vai arī, ja tev nav ausis, ko dzirdēt, pacenties. Un te arī ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ne, te nekas nav par ko jūs dzirdat. Ko tas ir? Ievērojiet, ko jūs dzirdat. 24. pants. Jā, tas ko šeit ir domāt citādāk. Bet kā tu varbūt man pasaka, kā tu to domāji, kā tu savieno to? Man visās līdzībās viņš jau ne tikai šiti saka, kam ir ausis, lai dzird. Bet ko tas nozīmē? Un tas ir tā, ka ne visi tie, kam ir ausis, viņi dzird. Pareizi. Tas var dzirdēt. Ne viss var dzirdēt. Tas tāpat kā par redzēšanu. Ne viss var redzēt. Jā. Ko jūs secināt? Ir tad dzirdi. Un ja nav? Būtiski dzirdēt. Nedzird. Un ko jūs no tā secināt? Tas ir domāt dzirdīgi. Ka ir izredzētiem? Domāt dzirdīgi. Domāt dzirdīgajiem.
Viņš jau skaidroja tikai mācekļiem. Jūs neredzat šeit baigo nolemtību? Ļoti skarbi. Pagaidi, paskatīs. Kam ausis dzirdēt? Ne citiem, kam nav ausis. Lai tie dzird. 11. pants pasties. Jums ir dots, bet tiem, kas ārā, tiem viss ir līdzībās. Tas ir parabolē, tas nozīmē mīklainā valodā. Bet vēl vairāk, 12. pants, un šitas ir, kas, es tā cerēju, jūs man pateiksiet, ka tas ir pilnīgi garām. Redzētām ir redz un nenomān, dzirdētām dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Nu, vai tam mūsu pieņēmums nav šis ļoti racionālais, labvēlīgais, pozitīvais? Nu, visiem vajadzētu būt šans, visiem vajadzētu kaut kādas iespējas būt. Nevarētu taču būt, ka kāds ir izslēgts no šīm lietām. Visiem taču ir iedot vienādu iespēju. Te nekas tam līdzīgs nav. Te ir, kas var, tas darīs, un kam nav, tas neatgriezīsies un neiegūs piedošanu. Un lai jūs nedomājat, ka es te izceļu kaut ko tādu savdabīgu no liela gabala, kas pats... Bet tie neatgriežas un neiegūst piedošanu, tas nav tā domāts, ka viņi pēc laika atgriezīsies un neiegūst piedošanu. Bet šobrīd ne. Jā, šobrīd ne. Un varbūt nekad. Jā, varbūt nekad, bet viņš viņiem saka, ka viņi neatgriež. Tas lai šeit ir, kā to gramatiski formulē, kas zina gramatikas skolotāji? Lūk, apstākļi. Te ir kā tie nevis lai. Ko? Te ir nevis lai, bet kā tie neatgriežas un viņš viņiem saka. Nu jā, kā tie, tas ir tas, latvieši lieto lai ar iemeslu, lai tas nenotiek. Bet varbūt te ir cerība, ka tie atgriezīsies kādreiz. Bet te ir teiks, ka tie neatgriežas. Nedzird, lai neatgriežas. Lai viņi nedzird un neatgriežas. Tu gribi izlikt visu laiku to cerības. Nu jā, es tev saku, ka tu neatgriezies un pēc tam kaut ko tur, ja? Es tev saku kaut pārmetumu, pēc tam tev saku tikai, pēc tam nenožēlu, ka tev nav jāatgriežas, ja? Jā, es saprotu, bet tas nav šeit. Tā nav. Šeit ir kategorisks noliegums. Un tas ir drusku netaisni, jo es pazīstu šo valodu no praviešiem, jo tas jau ir pareizi citās no praviešiem, kur viņi, es atceros viens no maniem rakstiem, ka es studēju teoloģiju, bija tieši par šo jēdzienu, un es tā pa miglu, bet kaut ko dabūju, un es atceros, ka vienīgais, kas visā tajā darbā tika atzīts, bija šis kaut kā tā laimējās trāpīt, ka šeit ir tāds pravietisks kategoriskums. Nevis, kā tu tā labvēlīgi saki, paklausies, tu netic, bet vai tu negribētu, tad šobrīd, tad es uz neatgriešanos, bet vai tu negribētu atgriezties, vai tu neredzi, ka tu esi uz slidens ceļa. Nē. Neatgriezīsies un nedabūs piedošanu. Un lai jūs nedomājat, ka tas ir tikai šeit, paskaties pārpretī, 25. pantā. Kam ir, tam dos. Kam nav, tas zaudēs pat to, kas mazumiņi, kas viņam ir. Tas ir domāts pasvītrojums. Šajā līdzībā 26, 27, 28. Dieva valstība, ka kā cilvēks sēklu iemet zemē, guļ, ceļas, nakti, dienu, sēklu uzdīkst, uzaug,
tā kā viņš pats to nenomana. Zeme pat no sevis nes augļus. Pa priekš stiebru, vārpu un tad graudus. Nekas tev nav jādara. Tas aizvaino mūsu aktīvistu un raksturu. Nē, jādara jau nav viss aug, bet es jau varu tos ērkšķus izlaist. Bet vai te, piemēram, vai tā līdzība teiks, pagaidi, tad nolasiet tos ērkšķus nost. Tas ir kā mēs to saprotam parasti. Pagaidi, ja tie ērkšķi, tas ir arī kā es prediķoju. Ja tev ir ērkšķi, tad paklau, nolasa ērkšķus. Ja tev ir akmenaina zem, tad saprot, sāc pabīdīt akmenes malā. Ja tu esi sekls kā ceļmalu taka, sāc varbūt kaut ko rušināt tajā. Tas ir tāda laba morāla. Bet šeit nav tā morāla. Šeit nav tāda morāla, kas saka, te jūs zināt, ko darīt. Lai būtu cerīgāk. Vienmēr gribās būt lai tā cerīgi, bet šeit tas, ka viss ir Dieva rokās. Šeit ir tas, ka viss ir Dieva rokās. Un ka nav vidusceļi. Mums vienmēr liekas, ka ir kaut kāds vidusceļš, ka vainu, ja? Jā. Un starp citu, kā jums šķiet šī nolemtība? Tas neatbilst mūsu garam, ne? Mēs tā domājam. Jābūt drusku vaļīgākam tam durīm, lai tā arī, ja viņas nav tā aizvērts, lai viņas par viņam var vēl drusku tā iešmaukties, pabīdīt. Pēdējā brīdī. Tas neatbilst tavam sprediķim svarīgiem. Redz, te viss, kas vēl nāks ārā. Ir tas līdz visiem piedots. Jau nekas mums nav jādara, tik vien kā Tik vien, man liekas, tas ir ļoti grūti. Tik vien kā vienreiz jāierauga, ka ir, ka tas viss. Jā, to es svētdien neteicu, bet kādā citā reizē noteikti, jā. Jā, redz, bet šeit ir kaut kas cits. Bet visiem, tu teici, bet šeit ir arī, jā, visi pareizi. Tu pareizi atspolē man teiktu. Bet kā tik visi prastu pieņemt to? Šeit jau nav viss evaņģēlijs, bet šeit ir kaut kas būtisks. Un, mums kaut kā to jātiek galā. Kā jūs gribat tikt galā ar to? Tur tajā jautājumā nav attīstība vēlāk, tāpat kā ar to citautieti, kur sākumā noraidīja, pēc tam beigās sapratu. Domāju, ja šeit ir kategorisks un vēlāk viņš paliek varbūt arī tas jautājumā ir attīstība. Nē, šeit ir tā diezgan skaidrs. Darbojās Dievs. Un kāpēc ir tāda, kāpēc jūs esat šeit un citi nav šeit? Kā jūs domājat? Tas ir, viņi dar to, tā tālāk. Šī līdzība saka, nē. Lai viņi redz un nenomana, dzird un nedzird. Ka gadījumā viņiem negadās tā labums, kas ir izredzētājiem. Nesēž labi, ne? Es varbūt tās to visu pilnībā pārpratu. Tad, kad tad ir tieši visi, kam ir ausis, tie dzirdē, necitējas apmēram. Man liekas, ka tas tiešām domā, pieņem cilvēku kā normu, viņam ir divas ausis, tad tas ir domāts visiem. Tas pats arī kā sēja to sēklu. Ja viņš tikai tiem izredzētajiem sēst, viņš varbūt tās visas tās sēklas tikai tajā dobē mēst. Bet viņš dod to iespēju arī tai sēklai nonākt kaut kur citur. Jā. Varbūt ne ar tik lielu procentuālu iespēju izaugt, bet kaut kur viņi nokrīt arī citur. Ja viņš visi būtu tikai tā dobītais samets, tad tie būtu izredzētie un visi arī būtu laimīgi un nestos tur 100-kārt. Jā, viss augt uz nebēdu. Nē, ļoti skaisti doma. Un es domāju arī ļoti precīzi, ka tā sēkla tiek ļoti bagātīgi mest. Visur. Nav tā kā kāds saka, tu tikai akmeņi nes, tu nelikši. Visiem tiek dotā iespēja. Visiem ir.
Tā kā šeit kaut kāda atbildība ir tomēr ierakstīta. Bet šeit ir tāds apraksts par kaut kādu kuriozu, kas ir dzīvē. Tu dari, ko gribi, un tāpēc es sāku jautāt par vēlēšanām un tā. Dari, ko gribi, stulbeņi paliks stulbeņi. Lai kā mums negribētos. Un es nesaprotu, ka ir kaut kāda nolemtība. Kaut kāda izredzētība. Lai mēs drusku varbūt neejam tādās kategorijās, iekšā un ārā, kad tur ir absolūti nekas nav un drusku vairāk pa taulīnī, kad tā sēkla tomēr tiek izņemta. Es gribētu vēl vienu lietu aprādīt, ka mēs lecam uz tādu vispārinājumu par mācību, vienalga par kādu. Es tā saprotu kopā ar citiem, ka šeit ir ļoti konkrēti norādījumi, kas parādījās. Un es gribētu uz tiem tagad jums vēl parādīt. Jo tā būs tāda pamācība, kā mums skatīties uz šo nolemtību. Un proti, tie 3 apstākļi ir apstākļi, kas vēlāk šajā evaņģēlijā tiek atspēlēti. Šie 3 apstākļi ir tātad ceļmala, kur putni nāca un apēda, akmenāja, kur nebija zemes un saule nokaltēja, un ēkšķi, kas nomāca. Un šie 3 gadījumi ir atspēlēti evaņģēlijā, gandrīz vārds pa vārdam. Un es jums gribētu to parādīt, un tas varbūt mums te palīdz saskatīt, kā tad tas evaņģēlijs tad īsti attīstās. Ka šie vārdi nav domāti tādā milzīgā, universālā nolemtībā, izredzētie, pazudušie. Proti, ņemsim to pirmo. Sēkla krīt ceļmalā, un tad pie tā paskaidrojuma. Paskaties 15. pantā. Šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, par kuriem, kad tie dzirdējuši, tūdaļ nāk Sātans un noņem viņa sirdī sēto vārdu. Nāk Sātans un noņem viņa sirdī sēto vārdu. Es gribētu, ka jūs uzšķirt 8. nodaļu šajā pašā evaņģēlijā. Jo man, ka es dzirdu Sātanu, man uzreiz ausīs džingst vienīgā vieta, kur mēs Sātanu satiekam. Citur mēs neesam Sātanu satikuši, bet vienā vietā mēs Sātanu satiekam. Jā, pie Pētera. Paskaties 48. lapspusē. Un tur 27. pantā ir tā teikts. Un Jēzus viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cezarejas ciemiem, jums ir visiem 48. lapspus. 27. pants. Un Jēzus viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cezarejas ciemiem, vaicāja saviem mācekļiem, ko ļaudis saka mani esam. Tu esot Jānis Kristītājs, Elī, viens no praviešiem. Un ko jūs sakat? Pēters saka, tu esi Kristus. 3. pants. Un viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par viņu neko nesaka. Un viņš sāka mācīt, ka cilvēku dēlam daudz būs ciest un vecāju un augsto priesteru un rakstmācītiem atmestam, tapt nokautam un pēc 3 dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāt. Un Pēters novedz viņu savrūp, apsauc viņu, bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams, tātad šeit daudz skaitlī visus, apsauc Pēteru, atkāpies no manis Sātana. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un tad viņš runā par to, par manu pakaļ staigāšanu. Šeit ir Sātans
Pēters, kas atņem to vārdu, ko Jēzus nu pat ir teicis. Jēzus nu pat ir teicis, man jācieš, būs krusts. Un Pēters atņem šo vārdu. Un tāpēc Jēzus viņu nosauc par Sātanu. Viņš atņem to vārdu par Jēzus ciešanām, par viņu krustu, par viņu augšām celšanos. Viņš šo vārdu atņem. Un viņš tāpēc ir Sātans. Ja mēs paskatāmies 14, ejam uz priekšu 14. nodaļā, uz 57. Lapas pusē. Tagad mēs nonākam pie tiem, kas ir uz akmenāja, kurus uzdīg, bet nebija dziļas zemes. Un kad saule nāca, tās savīt, nokalt, jo nebija saknes. Un ja jūs paskaties, tagad ir Jēzus sagūstīšana, 43. pants. Un tūdaļ viņam runājot, atnāca Jūda, viens no tiem 12, līdz ar viņu daudz ļaužu, no zobeniem, nojām, augstiem priesteriem, rakstus mācītiem, vecajiem. Bet tas, kas viņu nodeva, viņu skūpstīja, 48. pants, tie pielika rokas pie viņu un to saņēma. Un izlaidīsim to, kur zobens ir pretī. 49. pants. Ikdienas es biju pie jums sēdējis templī mācīdams, jūs man nesat gūstījuši, bet lai rakst tapt piepildīt. Un šis pants, 50. Visi viņu atstāja un bēga. Visi viņu atstāja un bēga. Kur ir tas, par ko Jēzus tieši runā, ka viņi ir, sekotāji, tad, kad nāk bēdas, bet kad nāk bēdas un grūtības, 17. pants, bet kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, viņi tūdaļ apgrēkojās. Bet tas ir tā, ka mēs esam mainīgi. Viņi jau pēc tam bija, protams, lietas koki. Lietas koki, ja? Tātad tas nav tā, visi. Tieši tā. Tieši tā, un es tāpēc to jums... Es domāju, ka Jūda tā saka. Nē, šeit ir par mācekļiem, ne par Jūdu norakstāms. Bet nē, un tieši tā, un tieši tāpēc es jums to rādu, lai mēs redzam, ka šo nolemtību tā nav tik, nav tādā ziņā šajās lielās kategorijās glābts, neglābts vai pazudināts, bet ka šeit ir kaut kas vēsturiski ļoti konkrēti uz mums attiecās, kuru mēs esam vai nu atkritēji, vai kā Pēters Sātans, un aiziesim vēl uz to 3. Šķirsīsim atpakaļ, ko es domāju, jūs visi zinat šo stāstu. Tas man nav jums nemaz. Jūs visi varat uzminēt, kas tas 3. būs. 10. nodaļā, tātad 51. lapas pusē. Un šeit ir runa par sēklu starp ērkšķiem. Sēklu starp ērkšķiem. Un 51. pantā, 51. lapas pusē, par ko? Bagāto cilvēku. 17. pants. Un kad Jēzus bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nopietnēs viņu lūdzu: labais mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja: kāpēc tu man sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušļus tu zini, nebūs nokaut, tā. 20. pants. Bet es to visu esmu darījis no savas jaunības. 21. pants. Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja: vienas lietas tev trūkst. Ej,
pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs, ņem krustu, seko man. 20. pants šeit tas. Bet tas par šo vārdu, epitologo tuto, par šo vārdu, par šo iesēto vārdu, par šo sēklu, epitologo tuto, par šo vārdu noskums aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un tagad apskaties atpakaļ 19. pants, 18. pants, 4. nodaļā. Kas starp ērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird, bet šīs pasaules rūpuma bagātības viltība un kārības noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Tātad, ko es gribu teikt, ir varbūt tā grūti, man pašam grūti, varbūt jums vēl grūtāk saprast, ka šeit ir kāds kategoriskums. Bet tas kategoriskums nav šajā lielā aprisē. Nu, daži dzirdēs, daži nedzirdēs, lai viņi iet pie velna. Bet ir tā, pag. Mana dzīve ir pilna ar īstenību, kur vārds vai nu piepildās, vai vārds, es tev nostādu vārdu ārpusē. Vai nu vārds ir priekš manas īsts, ja es esmu visi šie apstākļi. Es esmu nodevējis, es esmu aizbēdzējis, es esmu žņaukts. Es nevaru izturēt vajāšanas. Es nevaru izturēt bagātības spiedienu. Es nevaru izturēt kaut ko. Un es vārdu no vārda aizēju. Šis notikums ir manā dzīvē, kur es no vārda aizēju. Tas nav tāds vispārināts, nu, tu esi pestīts un neesi pestīts. Tā mūsu teologu un mācītāji un teoloģija ir darījusi milzīgi posmi. Mēs visu laiku tā runājam šīs lielās izvērstās kategorijās. Vai nu tu esi pestīts, ja tu neesi pestīts, tu esi iekšā, ja tu esi ārā. Nē, šeit ir par dzīves tāda raibā dzīve. Dzīves īstie momenti. Ka vārds vai nu mani nes un paņem, vai vārds man ir auss un es nedzirdu. Man ir acis un es neredzu. Man ir viss, kas ir vajadzīgs, bet es nefunkcionēju. Te ir viens kurios, starp citu, ka Marka evaņģelijā nav nekur, kur vārds nes 30, 60 un 100 kārtīgi. Un vienīgais minējums ir tas, ka Marks iedomājas, ka tas būs pēc Jēzus augšām celšanās. Ņem, kā tu teici, ka tas lielais koks veidosies pēc tam. Marka laikā, Jēzus laikā nav nekas tāds. Un, protams, nevarēja būt. Bet tas būs vēlāk. Un es vēlreiz atgriežos, ja mēs tā vēlreiz paskatāmies tā 4. nodaļā, ka šie vārdi ir atkal tādi aktuāli, 25. pantā. Kam ir, tam dos, kam nav, tam atņems. Mēs ļoti labi saprotam. Ja mēs negribam, mēs zaudēsim. Ja mēs gribēsim, mums nāks ar uzviju. Šeit ir kāds darbojas, zeme pat no sevis nes augļus. Dievs, mēs visi esam Dieva dārzā. Un mēs visi tiekam audzēti un tas aicinājums varbūt tāpēc ir tas kopsaucējs būt saprast, ka ik brīdi notiek šīs augšanas, stādīšanas,
arī pat ražu vākšanas iespējas un notikumi. Kaut kas vairojas visu laiku, vai ne? Un arī kaut kas tiek atņemts visu laiku. Kaut kas tiek zaudēts. Kur mums vairs virzāmies, nestāvam uz vietas. Jā, bet redz, atkal nevajag tā domāt par tādiem baigiem virzieniem. Tas atkal tāda vispārnājums. Es nezinu, vai mēs virzamies. Mēs jau tā gribam milzīgi domāt, bet es domāju vairāk konkrēti. Es domāju, piemēram, par iet vai neiet uz dievkalpojumu. Palīdzēt vai nepalīdzēt tādam un tādam cilvēkam. Būt laipnam un piedodošam. Tagad atpakaļ pie to, ko tu man bāz zobus par mani sprediķi. Piedot vai nepiedot? Nevis balons spūties, bet konkrēti. Te man ir priekšā gadījums, kas notiks. Tā es saprotu šo. Un tad jau iznāk, kā Gīns teica, ka tas ir atkarīgs no katra mums. Tā jau ir tā domība, ne? Bet nav tā, bet ar to atšķirīgi. Es negribu oponēt Gīnu teikt tā, bet es domāju, ka šeit ir drusku viens cits moments. Ne tik daudz, kā mēs izšķiramies, bet ka mēs redzam, nevis ko mēs spējam darīt vai ko mēs nespējam darīt, bet vai mēs redzam, kāds būtisks lietas notiek. Nevis, vai es to spēju, vai nespēju, vai es daru, bet redzēt, cik svarīgi ir mana dzīve un mana dzīves mirkļi. Es tā sapratu, ka nevis ir 4 cilvēku grupas, bet mēs visi esam tas. Visi tie gadījumi varētu būt vienā cilvēkā, jā. Mēs varam iedomāties, ka mēs esam tur, kur bijis Pēters. Reizēm mēs varam būt tur, kur bija mācekļi. Jā. Un mēs varam būt tur, kur ir bagātais un viss tā. Mēs esam arī augļus, šad un tad. Līdz klusē. Labi, jā, varbūt. Lai notiek, vai ne? Jā, tā. Tā es tā. Un kad tie laimes mirkļi pareizēm esam visi. Nē, mēs nevis pareizēm esam, mēs vispār. Katru brīdi esam mēs visi kopā, viss tas kopā. Tikai, kā. Tu esi gan ceļa mala, tu esi gan ērkšķis, tu esi, kas tur vēl tur bija. Viss. Tu esi arī gan jā, bet es domāju, mans aicinājums būtu visu to nepersonalizēt un neattiecināt uz mums. Jo tas tik viegli padara to par tādu pašpalīdzības sistēmu. Šeit ir kaut kas skaistāks un briesmīgāks tajā pašā laikā. Dievs milzīgi, šaušalīgi strādā. Un mums jālūdz Dievam, lai es būtu tur, kur viņš dara, un nevis ārpusē vai pretī viņa darbībai. Nevis, es esmu tas autonomais cilvēks, kam jāizdara lēmumus, kas tad es būšu, vai es esmu, kā tu saki, viss zemes, viens par mēs jau esam pareizi. Un ka man jādara lēmums, kā es tagad uzvedīšos. Nē, mēs neesam tie autonomijā. Mēs esam baigā Dieva vadībā. Un mēs esam sasiet. Ekštainam mācītājiem, baptistu mācītājiem, lieliskam sprediķotājiem Kanādā. Viņam ir viņa sprediķa grāmatas virsraksts. Tie ir tie pārbaudījumi. Stipri piesiets. Es domāju, tas ir, ko šī līdzība mums saka. Stipri piesiets. Un laime, ja es jūtos stipri piesiets Dievam. Un nelaime, ja es pilnīgi nemaz nerēķinos ar savu sasaisti. Neredz to. Neesmu interesants. Man ir tāda nolemtība, tāda traģika.
Profesors Rozentāls mūs šokēja vienreiz, viņam ir izlasiet viņa grāmatu par mūžīgo dzīvību. Brīnišķīgs cilvēks teica par izredzētību. Ko jūs vispār spriež par izredzētību? Vai izredzēts vai neesi izredzēts? Un ja tu jūties šobrīd neizredzēts, ja kaut kā ārpus Dieva izredzētības, nekas nav, ko tu vari darīt, kā vienīgi mesties ceļos un lūk Dievam prasīt, kāpēc tu man esi atstājis ārpusē. Bet nav nekas, mēs nevaram sevi ieteikt, ar savu darbību es iegūšu Dievu labvēlību, ja ar savu darbību es būšu pareizais, ja ar savu darbību es sev nostādīšu tur, kur Dievs grib, lai es būtu. Te ir kaut kas daudz lielāks, briesmīgāks, skaistāks, iedarbīgāks, spēcīgāks nekā visi mūsu mazie lēmumi. Es uz mūsu maziem, esmu par visiem lēmumiem, bet uz mūsu maziem lēmumiem attiecinu to zviedru sakamvārdu. Ir skumji klausīties, kā odi klepo. Un man bieži man bieži liekas, ka mēs ar savu gribēšanu esam tāda odi, kas grib klepot. Kam šitas saka? Zviedri tā saka. Pēdīgi noklausīties, kā odi klepo. Tur ir tik augsts, ka pats odi klepo. Un man šis pašdarbība ir odi klepošana. Un tas nenozīmē, tas otrs, tad es pasīvi paceļu rokas un saku, Dievs jau viss darīs tā, man nav. Nē, te ir kaut kas daudz neizprotamāks. Bet ar ko tad kā tad? Ar ko tad kā tad? Jā, tas ir pareizi. Un tu pareizi saki. Un tā kā tad? Jā, redz, bet tu gribi tā un tā. Es Nē, jau nav neko tā. vairs negribu. Nē, bet tad jau jāgrib ir. Pēdējais laiks gribēt. Tev ir tā no vienas puses tā, bet Nav balts melns. no vienas puses tā, bet Nemaz šeit nav vienas puses, te ir tikai viena puse, Dieva puse. Un es nesaprotu, kas tā Dieva puse ir. Pasties, Un lai neiedomājās, un tāpēc man ir, piemēram, iebildumi pret man visu mūži bijis iebildums, jo es vecāks palieku, man lielākie iebildumi ir tai tradīcijai, kas ir Amerikā, Savienotās valstīs, reliģiskā jomā. Proti, mums arī universitātē tur nāk labdomājoši cilvēki. Es nenoliedzu viņa ļoti skaistās ieceras, bet viņi dala tādas bukletes, kur ir 4 soļi uz pestīšanu. Nav 4 soļi uz pestīšanu. Ir tikai nav neviens solis uz pestīšanu. Ir tikai Dieva darbība. Nav nekādas soļi uz pestīšanu. Nav 10 baušļi, ar kuriem tu vari kaut kur nonākt. Nav kaut kāda formula vai kāda mācība, ar kur tu izlauzīsies visam tam cauri. Un kas tas ir? Tāpēc jau ir, mēs nākam kopā, lai iestādītu sevi tajā Dieva dārzā, kur, lai viņš, kā šeit teikts, pat no sevis viņš audzē. Ielikt sev tur. Nevis. Tas nozīmē darīt, ko mēs varam, bet tai pašā laikā zinot, ka katru lietu, ko mēs daram, viņš dara 10 kārtīgi. Katrs mans smaids ir patiesībā Dieva smaids 100 reizes. Tas neatņem man atbildību, ka man ir kaut kas jādara. Kāpēc, lai es nedarītu? Es esmu inteliģents cilvēks, apzinīgs cilvēks, gribošs cilvēks. Manis spējas, kāpēc, lai es tās nelikt lietā? Bet, lai es neiedomājos, ka es esmu Dievs.
Es neiedomājos, ka es esmu tas, kas šeit visu bīdīs un valdīs un kārtos. Un kad nenotiks trakas lietas, un tad es saku, kā tad tas varēja būt, ja es jau darīju tā, un tad notika tas. Kāds nonsens. Dievs dara. Labākā gadījumā es pat neuzdrošinos teikt, mēs esam viņa kalpi. Mēs neesam kalpi, mēs esam štuntīgi. Mēs esam podi. Mēs esam podi, kā redzi, tas ir pareizi, redzi, tu man atgādini. Pāvils saka, ko tu tad runā? Jo viens ir uzstādījis, bet kāpēc dažiem ir tā un dažiem tā? Es saku, kas tu tāds esi? Tu esi pods. Un Dievs grib ņemt ar savu vesaru un vienu sasist. Viņš sasitīs. Viņš grib ņemt tev iztaisīt par daļu vāzi. Viņš to izdarīs. Un eļļieliet. Un viss. Un puķis uzstādīt. Un mēs tā sacījām, bet mēs neesam tie, kas varam to visu kontrolēt un kārtot. Vai tas nav mūsu ziņā? Mums tas aizvaino. Un viņš saka, kas tu esi tāds? Ots. Mēs jau esam vairāk, bet, saprotiet. Jā, bet mēs nesen arī ņēmām par to Jonas, kur tas Dievs atgriez visu to pilsētu. Par spīti, tā viņi negribēja. Redz, tu gribi visu savienot. Tas tā negribu, es gribu viengabalainīt. Tu gribi viengabalainīt? Nav. Tavu dzīvi viengabalainīt. Jo tu gribi tādu viengabalainīt. Kā viss viņš... Vienīgais, kas turās kopā, ir Dievs valda. Un man ir labi to zināt un ar to rēķināties un ar to būt laimīgam. Bet patiesībā es domāju, nē, es valdu. Es noteikšu. Lai Dievs valda to, ko viņš valda. Es valdīšu to, ko es valdu. Gandrīz visu dzīvi. Kurš tā domā? Katrs. Es tā domāju. Visi mēs tā domājam. Mēs tā domājam. Es nezinu, ka šitam gribiem sāksim tā domāt. Jā, tieši tā, vai ne? Mēs kaut ko vairāk gribam, Un kāds ir tā? Jā. Bērniem vai? Jā, tur ir Dievs valda. Ko te ir Dievs? Nebūsim jocīgi. Labi, mēs esam tiešām. Tad es iztaisīšu tādu mazu sarakstu ar līdzībām un mēs varam turpināt. Visu šovakar. Svētī mūsu Tēvs viss savā vārdu patiesībā un mūsu piesaist un piesien pie sevis ciešāk un labāk, pilnīgāk un pārliecinošāk. Un tā, lai mēs atrodam katrs savu laimi un īstumu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs vārds, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirds, mūsu domas Kristu Jēzu uz mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mūsu Tēvs, tur ir viss tas pateikts. Vienā tekstā.